tāds sirdī ir tā tēma par okultismu. Nu, mēs viņu varbūt kādu ilgāku laiku, nu, mēs zinām, saprotam, es tā domāju, ka saprotam mēs šajā draudzītē par okultismu visu. Bet es tomēr visu pieskaršos tā tēmā, jo varbūt bija tādas lietas, ko es tā kā pati īsti vēl, arī nezināju. Un pēdējā laikā es ievēroju, ka tas ir ļoti, ļoti viltīgi, ka tas ir iespiedies visur, ka pat ir, vēlāk pastāstīt. Tā ir rakstvieta 5. Mūzes 18, 10 līdz 12. Un šajā rakstvietā ir, lai tavējos starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nec arī, kas zīlē nākotni, nec laika zīmju taujātājs, nec čūsku apvārdotājs, nec burvis, nec vārdotājs, nec garu izsaucējs, nec pareģis, nec mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība. Un šīs negantības dēļ tas kungs tavs Dievs tos dzen ārā tev ienākot. Un tad kāds raksturojums okultismam ir? Okultisms nav, viņš ir slepens, noslēpumains, apslēpts. Viņš nav tāds, ka tu viņu tā kā redzi. Sātanisms ir, viņi ir tādas, to tu zini, jo viņi saka paši. Viņi to pasaka, un viņš ir tā kā atklāts. Un šim okultismam avots nav dievā, un mērķis ir tāds, lai iegūtu kontroli par situāciju, par cilvēku un par cilvēka darbībām. Un kā mēs arī, kā šie visi dziednieki, viņi ir tā kā baltā un melnā maģija, bet tās ir tikai viena, tur nav ne balta, ne melna, tā ir viss kopā viņi ir. Un arī mana pieredze, kad es savā nezināšanā, un man tas pirmais bija, kad vēlējos saņemt dziedināšanu. Bija man tur, tas bija kādu laiku atpakaļ problēma, tas bija krietni atpakaļ, jo tad es pie Dieva vēl nebiju. Un es meklēju, es domāju, ir taču tāda iespēja, kad arī dziedināšanu varētu saņemt bez ārstiem, jo man tā kā, pie tiem ārstiem negribējās iet. Un es domāju, un tieši tad es strādāju vienā skolā arī, un es skatos, man trāpījās tāda avīze, kur bija, viena dziednieka, tur vārds uzvārds un telefona numurs, un es tagad domāju, aiziešu pie viņa. Bet uz mani ļoti spēcīgi, jo tajā laikā es pie Dieva nebiju, bet runāja, tie svētais gars teica man, valsts man teica, neej tur, bet es nepaklausīju, es, aizgāju. Un tagad es pie viņa, kad tur biju, tad bija tā, mana tāda, ko es tur piedzīvoju. It kā tev tā vaina, es tā kā jūtu, tā vaina tev cirkulē. Piemēram, no sākuma, kaut kur citur bija, vai tur, pa ķermeni. Bet es jūtu tagad, it kā vienā vietā tu esi nosacīti, teiksim, dziedināta, bet tā vaina tev kaut kur citur ir. Un tagad es tā domāju, brīnos, es domāju, kā te man tā, kā es tur biju, un te tik jocīgi sajūtu, un kaut kur citur. Un tagad atkal tev ir otrais jāiet, un tas maksā arī naudu, tas maksā lielu naudu. Un ko es vēl tur ievēroju, kad vienu brīdi es tā, viņš tā skatās laikam uz mani tā, to manu skatienu neuzķerot, bet es tā uzķēru to viņa skatienu, un tas bija ļoti ļauns. Un es domāju, tik ļaunu skatienu paskatās uz tevi. Tādu tā kā, un es tas man tāda dīvaina, tad tā kā tajā laikā jau tā kaut kā, es domāju, kā tā kā, un tad es sāku, tad man tas ceļš bija tāds, kad es arī tur sāku vairāk pie Dieviet, bet arī tie, viņi jau ļoti gudri tie visi šie cilvēki, viņiem arī Bībeles galda, un viņiem ir tur arī svētie raksti, un tur viss, kas, un viņi arī saka, ka es tev arī. Tā kā tas ir viens tāds, kā viņi apmuļķo tevi, jo viņi arī ņem no tā paša. Kā mums, tā kā tagad ir tie veidi, kā mēs saņemam dziedināšanu, ir tā, kad ir tāds fizioloģiskais process, ir, ka pirmais ir, tu vienkārši iegriez, tev sazīst tas, pirkstiņš vai kaut kur, kāda brūce.
Otrais ir, ka tu dziedināšanu saņem no Dieva, arī no nāves slimībām, kā Jēzus, ka Jēzus mūs var dziedināt, ja mēs esam, kā lai saka, cienīgi. Viņš arī žēlastībā ciedina, bet viņš redz mūsu dzīvi visu uz priekšu, kādu mēs būsim. Un trešais ir šī pārdabiskā dziedināšana, bet viņai ir šī tā kā alternatīvā. Un viņai ir, ko daudz cilvēku meklē, alternatīvā, tā kā medicīna. Alots ir cits, ne Dievs. Ja slimība aiziet, tā paliek tomēr. Un viņa pāriet vai emocionālā, vai dvēseles pa problēmām, diemžēl. Un tev paiet kāds laiks, un tev jābrauc atkal ir. Un tad ir dažādi šie, kā cilvēki izpaužas, arī ir šīs austrumu cīņas un joga. Ka tagad ir, piemēram, joga. Tik ļoti viņi pensionāri pa brīvu var iet, un viņiem tas ir veselībai, un tev nevienu kapēku par to neprasa. Un pirmā šī poza ir tā lotus poza. Un tajā lotus pozā parasti noliek kādu jaunu, skaistu meiteni, un viņi sēž tādā pozā. Un nekas jau tur ļauns taču nav, bet tad tevi iemāna. Šis ir kā slasts, ka tevi iemāna arvien dziļāk, kamēr tu jau, vai vairs jau, kamēr esi jau tur iegājis. Un paldies Dievam, ka tu vari, ka tiec ārā no šī purva, jo ir cilvēki, kas, es nezinu, kā ar viņiem ir, ka viņi nesaprot vai neatšķir, un ir arī tādi, kas, piemēram, iet draudzē un kas vienlaicīgi arī iet vēl kaut ko citu meklē, kad es tagad skatos, ir dažādas tur sevis izaugsmes, tur mācības un semināri un tik ļoti daudz, kas ir. Bet tur mums ir ļoti uzmanīgi šo visu jāizvērtē un jāskatās, kas tur apakšā ir viņam. Jo, ja tur ir kaut kas, tad tas mums nebūs nekāda svētība no tā, ja mēs iesim uz kaut kādu tādu, kas nav no Dieva, kas nav Dieva dots, kas cilvēki izdomāts. Un tad ir visas šīs lietas, ko jūs varbūt jau ziniet par zīlēšanām, tur kārtas, taro kārtas, kafijas piezuna, alvas liešana, un tur viss kaut kas grafoloģija, vēl pēc parakstiem un numeroloģija, tad no dzimšanas datuma kaut ko tev tur kristāla lode, rīkšniecība, dēmons zina, kur ir ūdens. Un es tajā laikā, kad es tā kā pati tajā biju, es arī staigāju ar to svārstu, ne svārstu, bet man bija zelta gredzens, kur es varēju iekāru tādā, triķītī. Un viņš man kustējās, un es tik ļoti labi varēju izmērīt tur vīram asinsspiedienu un atrast, kur ir tā ādere, bet kā saka, redz, rīkšniecība. Jo dēmoni zina, kur ir ūdens, un dēmoni to visu tev, diemžēl, palīdz. Un kāda es biju, un tas ir tiešām Dieva žēlastība, kas sapratu šo, kad es tādā Dieva, vispār es varu teikt, ka es no pašas bērnības, Dievs ir man žēlīgs bijis. Jo bija tā, kad es tur varēju 2 gados nomirt ar karoku lepu, un arī tad, kā Venetiņa stāstīja par to eksāmenu, ka pirmā biļete, man arī bija tāda situācija, ka es izmācījos pirmo biļeti fizikā, kas man arī tur bija, bija ļoti daudz eksāmeni būdu tajā, dārzkopības skolā, un tas pēdējā bija fizika, un man, vienkārši es biju tik ļoti nogurus, es domāju, viss es vairs nevaru, es to pirmo biļeti iemācīšos. Un arī to pirmo izvilku un noliku to eksāmenu. Tāpēc kaut kā, tiešām tāda ļoti, un Dievs ir ļoti sargājis. Visādos tādos, kur varēja kaut kā būt, bet, nebija tomēr, tā ir ļoti, ļoti milzīga. Un tā. Un tad ir šis arī spiritisms, NLO, ufologi, garu izsaukšana, un tad dažādi citplanētieši. Un visur šeit ir, mēs meklējam arī rakstos, kur ir pirmā Salamana pamācība 28:7:8, kad nomētāja šos cilvēkus rakmeņiem, un 3. Mūzes 19:26:31. Jums nebūs zīlēt ne burt, un arī tālāk vēl ir. Un 3. Mūzes 26, un kas griezīsies pie zīlniekiem un pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos netiklībā. Šī visa ir netiklība. Un
dažādas apbedīšanas, maģija, okultās filmas, datorspēles, mūzika, rotaļas, un kas arī tagad ir tā kā bērni, viņi sēž pie šīm filmām, un tad mēs skatāmies, kad arī bērndārzos skolās, ka tie bērniņi ir tādi ļoti, kaut tur hiperaktīvi, un viņiem, ir tādi, smagi tie bērniņi ir. Un kā arī šeit skaidro, ka šīs spēles, kad jāpāriet uz jaunu līmeni, un tad mēs atkal ir tā ir baltā un melnā maģija. Un bērni jau kaut kādu, tur zvēresti kaut kādu jādod ir. Un tad šīs filmas, pa Harry Potteru un visādi šausmu filmu. Ir tīpaši šausmu filmas ietekmē arī bērnus. Datorspēles, zvaigžņu kari, mūzika, smagais roks, sātana. Smagais roks tie tā kā sātana rituāli. Un tad arī garīgās dāvanas mums ir jāņem vērā, kad arī, kā pēdējos laikos nāks daudz sludinātāji, arī mums ir ļoti uzmanīgiem jābūt, kur mēs arī ejam, ko mēs klausamies. Šeit mūsu draudzē mēs zinām skaidri, ka mēs klausamies evaņģēliju, bet ir, kad arī mācītāji, ka ne visas dāvanas ir no Dieva šīs garīgās, ir arī sātana viltojumi. Un tad, kā ir, piemēram, mūsu Latvijā, te ir, tūlīt es atradīšu. Tā ir tā, kad mums ir tāds raidījums lielās patiesības, to vada, diemžēl viņš ir masons Latvijas televīzijā, un viņš ir Stradiņa universitātes augsta mēroga profesors. Tā kā mēs, nezinām arī visus dakterus, mēs nevaram naivi iet kaut kur pie kāda daktera. Un es skatījos, kad viens vīrietis, mūsu Latvijas televīzijā bija, kad viņš bija bijis pie gastroenteroloģis un aizgājis pie viņas vizītē. Un tad viņa bija centusies, viņa it kā neko sliktu, bet viņa bija centusies viņam tā kā pateikt, ka ir vēl alternatīvas metodes. Un viņa uz to, kad viņš pats kā stāstīja, viņš pēc tam tur izsauc vai bez tabū vai kaut kādu raidījumu un rādīja to bildi, kad viņš bija sapratis, ka viņam ir vēl trešā acis pierē. Un tad viņš skatījās, tā kā tur tā, un tā, viņš ar sievu šito stāstīja. Un viņš saka, bet tā daktara tā kā taisnojās, ka viņa tur tā, taču viņa gribēs norādīt, ka vēl ir kaut kas cits. Bet, ko viņi viņam gribēja norādīt, varbūt savā tiešām nezināšanā, nesaprašanā, viņi gribēja norādīt viņam šo sātana ceļu, kad ir, diemžēl. Labi, es pieņemu, kad ir arī, ir tējas augi, ir daudz visādi, kā mums pavasarī gārs ir un pienenis ir un liepziedu, ko mēs visu varam vākt, un arī tik daudz, viss kaut kas arī ļoti veselīgs, kas der. Bet, viss šīs tā kā homeopātija arī, kad tur ir arī, nav viņi īsti. Par to varbūt. Un vēl ir tā, kad, jā. Tā. Jā, un tad vēl mums ir arī, kā par šiem mācītājiem, kad pēdējie laiki, un kad arī, diemžēl, arī mācītāji atkrīt. Un tad mūsu Latvijā ir tāds viens mācītājs ar Latvijas putna uzvārdu. Ka mausas dzirdēt, lai dzird, bet tās lietas, ko viņš dara, un viņš, diemžēl, ir vēl paņēmis arī savā komandā vēl kādu tur mācītāju, tie ir luterāņu mācītāji, un vēl trešo, un tagad atgājuši vispār prom, un ir pavisam kaut kādās tur mistiskās, izdarībās, kas nav no Dieva. Un tad mēs zinām, ka arī, ka mums ir vietējais okultisms, un ka vietējais to mēs arī zinām, kad arī mūsu visos bērndārzos ir, kad visādi ūsiņi jāsvin un tur jāņi un kaut kas viss tur, ka mums arī bija tā, kad mēs divas kristietes lūdzām, lai mūsu tur bērndārzam nevalk apkārt to burķi. Un tad viss tas kaut kā aizgāja. Un šeit vietējais okultisms, visādas tradīcijas, kas balstās okultismā, tad ir.
pēc atcimšanas atjaunoja visādas svētvietas, Zilais kalns, Pokaiņu, Meža takas, turisma attīstību uz Latvijas svētvietām. Un tas jau pilnīgi ir tā kā, un vienīgā vieta pasaulē ir Latvija, kurā dziednieks ir tā kā, oficiāla profesija. Tā kā, padomājiet, kā Latvijā mēs dzīvojam. Tas ir, Dievam tas ir tā kā, viņam ļoti nepatīk. Un tad ir šie gadsvārdu svinības, tas ir meteņi, lieldienas, ūsiņi, Jāņi, Māras diena, Miķeļi, Mārtiņi. Un tad ir dažādi, un visam tam stāv apakšā kaut kādi, nevis mūsu dieva nevis dieva pielūgšana, bet kaut kādi, visādas izdarības, kas tur agrāk bijušas. Ziemassvētki, tie pasaulīgie Ziemassvētki un Halloween vēl šie, kas iegāja Halloween, kas ir ienākuši tagad no Amerikas un kas ir vispār nozīmē, hell, tas ir angliski elle, un tad, kāda elles pagodināšana. Un cilvēki nesaprotot un visi priecīgi, it kā bērniem tas patīk, bet es zinu, kāda ir reālā, vienkārši nezinot vēl tur visu par tiem Halloweeniem, tādu, kāda bija reālā situācija, ka viens, maziņš puisītis, viņš pārbijā. Mazs puisītis uzlika šo Halloween masku un aizgāja pie mazas meitenītes. Viņiem bija kādu gadiņu, tur varbūt meitenītei 3, tam puisītim kādi 4. Un tā meitenīte pārbijās. Un arī šeit, kur tālāk, arī šādos stāvokļos, ka, piemēram, ļoti tev lielas bailes ir, ka tev ienāk dēmoni, kādā veidā viņi, var ienākt arī kaut kādos lielās stresa situācijās, lielās bailēs, tas slimnīcās, ka tu esi kaut kādā, varbūt arī šajā pašā narkozē, vai tu esi atslēdzies no, tur ļoti, tad tev ir jātīrās pēc visām tādām darbībām. Un kādas sekas visam šim arī mūsu likteņdārs, kur tu daudz ziedoja un visāds akmeņus nolika. Sekas visam tam ir tāds mūsu nezināšanai. Tās ir hroniskas slimības, problēmas ar bērniem, galvas sāpes, nemies mājās. Nevar darboties, Dievs tevi ir kā atstājis, var teikt, ka tu dari visu laiku to, kas Dievam nepatīk. Ir grūti dzirdēt Dieva balsi, grūti pieaugt. Tādas ir šīs sekas. Un mums ir tādēļ arī par savu tautu, par savu zemi, mums ir jāiestājās lūkšanās, lai mūsu tauta, kas, tiemžēl, mēs visi meklējam. Un varbūt, kad ir jau labi, ka cilvēki meklē Dievu, varbūt arī tādā veidā viņi meklē. Bet šiem cilvēki, kas nodarbojas ar Viņi jau arī viena daļa jau zina, ko viņi dara. Viņi zina, ka viņi kalpo sātanam, viņi to sajūt. Tie bija tie, tūlīt pateikšu, ezotēriķi, viņi zina paši, viņi jau jūt, ka viņi kalpo. It kā arī tā viņa mācība tur ir ļoti, tā kā mans brālis bija vienreiz viņam, arī savā, tur viņš luterāņos, bet kaut kādā tādā, tad viņam nāca viena tur ezotēriķi, bet viņiem taču ir tik ļoti tā mācība, tik laba un tik humāna un tik, tā kā tas ir, it īpaši pēdējā laikā, ja cilvēkiem ir ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jo es tagad skatos arī plašsaziņas līdzekļos ir ļoti daudz šie apslēptie. Tieši šie apslēptie, visādi, viņi nav no Dieva, var teikt, sātana kalpi, un viņi ir ļoti nomaskējušies, apslēpušies. Un tad ir šīs arī vēl viltus reliģijas, kā mēs jau zinām, tur budismas, masoni, par tiem masoniem arī, un kad ir pavisam Krišnas, hinduismas, bet visiem viņiem ir tā, it kā Dievs ir. Kādreiz, es dzirdēju tādu, tādu izteicienu no vienas tur arī it kā kristietes. Viņi saka, viņi visi meklē Dievu. Var jau būt, ka viņi meklē tiešām, bet, ja viņiem tur ir daudz Dievu, tad, es nezinu, kā tas ir, jo Dievs ir tikai, savā vārdā teica, ka viņš ir viens, un ka viņš ir šis, kam mēs ticam, tas ir vienīgais, trīsvienīgais Dievs. Un šie Jehovas liecinieki, kas ir ļoti uzbāzēti, un mormoņi, ko mēs zinām, kad arī, kuriem ir tepat Rīgā draudze,
Un arī šis jaunais laikmets, kas tagad ir arī ļoti, šamaņi. Jā, šis viens mācītājs, kas arī šo putnu uzvārdu, viņš tur par šamani palicis ir, diemžēl. Un arī Erika Biedrība, un ļoti, ļoti daudz, ja gribiet smalkāk, man ir kaut kas vairāk ir, bet tā kā tikai ko es gribēju, jūs arī, kā lai saka, izstāstīt, tas bija manā sirdī. Un teiksim, būsim uzmanīgi. Esam ļoti uzmanīgi, lasam, turamies Dievvārdā, jo nevar uzklupt Sātans nevienam, kurš ir kopā, kopienā. Viņš vairāk tāds pa vienam, kas ir kaut kur skraida riņķī bez draudzes un kaut kur, viņš vairāk uzklupt tādiem un apstulbina prātu. Un paldies par uzmanību.